Sveiki, kemperu un invertoru cienītāji. Es gribu uztaisīt vienu ātro atbildes video dažiem lietotājiem TikTokā, kas runā par kempera invertoru izvēli. Tagad es esmu kempera bagažniekā, un es gribu parādīt, ka, manuprāt, pats dārgākais un pats labākais invertors priekš kemperiem ir šis te Victron Energy Multiplus 2 12 voltīgais 3 kilovatīgais. Tas ir gadījumā, ja jums ir 12 voltu sistēma. Tātad viņš izejas jauda viņiem ir līdz 3 kilovati, un 120 ampēri tā ir maksimālā strāva, ar ko viņš var lādēt akumulātoru. Tātad tā sistēma ir tāda, ka viņam viens gals skatās uz sadales tīkla pusi, un otrā pusē viņam pieslēgti visi patērētāji. Tas nozīmē, ka attiecībā uz tām rozetēm, kas ir kemperī, nevajag tur pārslēgt vai nu no ārējā 220 vai invertora, nekāda tāda gudrošana nav. Vienkārši visas rozetes tiek slēgtas klāt pie invertora izejas, arī tad, ja ieejas spriegums ir. Un, ja gadījumā, piemēram, ieejas spriegums ir kempingā kaut kāds ļoti nīkulīgs, piemēram, kā Sardīnijā, kāds 3 ampērīgs, piemēram, tādā gadījumā mēs te varam slēgt vienalga, cik gribam, kaut līdz 3 kilovati, un iztrūkstošo jaudu ņem šis te akumulators. Tāda sistēma. Tātad viņš vienā kastē ir kopā gan invertors, gan akumulātoru lādētājs, jo no šīs puses te iekšā var nākt no sadales tīkla, var lādēt akumulātoru, un savukārt viņš dod projām līdz 3 kilovati, summējot, ja gadījumā pietrūkst ņem no akumulātora, ņemot to, kas no ārpuses. Un viņam ir vēl viens plus. Ja, piemēram, jūs esat kādā kempingā, kur ir ļoti švaks ārējais pieslēgums, tad to jaudu, kuru mēs ņemam no ārpuses, var ļoti viegli attālināt, es tūlīt parādīšu, kādā veidā var regulēt. Piemēram, ja ārpusē ir 3 ampērīgs pieslēgums, mēs uzgriežam, ka mēs ņemam no ārpuses 3 ampēri, un pārējo visu mēs kompensējam no akumulātora. Tagad jau es esmu iekšā kemperī un parādīšu pārējo. Lūk, ir ekrāniņš, kurš rāda to situāciju, kāda ir attiecībā uz to invertoru un tā tālāk. Es redzu, ka mēs ņemu šobrīd no sadales tīkla 800 vatu apmēram, no saules arī kaut kas ienāk un akumulators lādējas tas. Bet viņam te ir pieslēdzams tāds te interesants panelītis. Šeit es varu viegli uzgriezt to strāvu, ar kādu es gribu ņemt no ārpuses, ne vairāk. Ja te ir uzgriezts 4 ampēri, 220 volti, tas ir kaut kāda 800 vatu, un ne vairāk es ņemu no ārpuses. Redziet, tā arī ir 800 vatu, es ņemu no ārpuses. Ja, piemēram, no ārpuses gribētu no kempinga ņemt kādus tur 3 ampērus, piemēram, es to nogrieztu uz leju, 3, un tad tā ņemamā jauda no ārpuses tūlīt samazinātos. 3 reiz 220 būs kaut kāda 600 vatu. Šādi te. Un izejā, tagad tas ir praktiski pašpatēriņš, viņam 17 vatu. Tāds te invertors. Manuprāt, viņš ir pats kvalitatīvākais. Protams, dārgs viņš ir, bet labas mantas maksā.